Es jums izlasīšu vienu rakstu vietu. Runāja man pavisam vienkārši nosaukums dzīvības valdnieks. Neko negribu pārspīlēti pateikt, tikai patiesību. Kad Kristus satver tavu roku, tu dzīvosi. Kad Kristus satver tavu roku, tu dzīvosi. Tas ir tik spēcīgi, ka Jēzus teica, ka tie, kas man tic, dzīvo, pat ja mirst. Āmen. Marka evaņģēlijas 5:41. Marka evaņģēlijas 5:41. Viņš satvēra bērna roku un saka uz to: Talita kumi. Tas ir tulkots: meitiņ, es tev saku, cēlies augšā. Atcerieties, bija sinagogas priekšnieks Jairs. Viņam meitiņa ir slima uz miršanu. Viņš atnāk pie Jēzus un saka: mācītājiem, bērns slims uz miršanu. Jēzus tūlīt ar viņu iet kopā uz viņu mājām. Pa ceļam ir liels pūlis. Iespējams, ka arī iešana līdz ar to ir lēnāka. Jums traucē varbūt. Tad vēl ir šī sieva, kur 12 gadus ir cietusi no asiņošanas, kas izlaužās cauri, pieskarās Jēzus drēbi vīlei. Jēzus saprot, ka spēks ir izgājis, un tad viņš izrunā visu, kas jāizrunā. Viņš saka: ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un visā šajā procesā pa vidu atnāk kādi cilvēki un saka: neapgrūtini mācītāju. Meita ir mirusi. Jēzus saka līdzīgus vārdus Jairam. Viņš saka: tu tikai tici. Viņš vairāk jau nepasaka: tu tikai tici. Viņi nonāk mājās ir trobela un troksnis, un Jēzus saka: ko jūs te bļausties? Bērns nav miris, bērns guļ. Viņu izsmēja. Viņš izdzen visus ārā. Viņš paņem līdz Pēteru, Jāni, Jēkabu. Jānis un Jēkabs ir brāļi. Un tas ir tas brīdis, kad Jēzus ar vecākiem iet istabā, kur viņi guļ, satver viņu pie rokas un saka: meitiņa, celies augšā. Talita kumi, meitiņa, celies augšā. Dzīvība ienāca tajā mājā. Dzīvība iegāja tajā istabā. Un dzīvība paņēma to bērnu pie rokas. Dzīvība. Jānis saka, viņš bija patiesā gaisma, viņā bija dzīvības gaisma, kas apgaismoja vienu cilvēku. Viņā bija dzīvība. Dzīvība iegāja. Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tāpēc es tev neko jaunu negribu izstāstīt. Ka Kristus satver tavu roku un erav ārā, jo tā ir dzīvības roka. Amen. Tā ir dzīvības roka. Es saprotu, ka primitīvs piemērs, bet ja jūs slīkstat un es jums pametu tavu, jūs viņu saķersiet, pirms paprasīsiet: agri tas striķis ir certificēts? Vai no pārstrādātām otrreizējām izejvielām eko, biošmeko? Wow, no Ķīnas rūpnīcā ar oglēm ražots. Nē, es pagaidīšu kaut ko šķīstā. Jūs ieķersieties pat ar zobiem iekšā, pat ja viņš iztīsies eļļains. Jēzus nav ne netīrs, ne eļļains. Jēzus ir mūžīgā dzīvība, kad viņš izstiep roku. Tik daudz cilvēku mēģina to atstumt. Kad Jēzus skatījās uz Jeruzalemi, viņš raudāja, viņš teica: Jeruzalem, Jeruzalem, cik bieži esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus zem saviem spāniem, kā visi sapulcina cālīšus, bet jūs negribējāt. Un tad viņš saka, ka viņi ir palaidusi garām savu piemeklēšanas laiku. Viņi ir palaidusi garām. Viņš saka: agri, meitene bija mirusi, jā, bet viņai bija dzīves tēvs, un tēvam Jēzus teica: tu tici. Tēvs varēja pagriezties un teikt: viss kārtībā, Jēzus, es iešu mājās raudāt. Pārāk daudz ticīgi cilvēki iet mājās raudāt, kad viņi ir kopā ar Jēzu. Ja Jēzus atver tavu roku, ja Jēzus tev saka tici, ir viņam jāuzticās. Saka, es neko neredzu. Es arī daudz ko neredzu. Bet to, ko viņš solīs, to viņš ir izpildījis. Amen? Visu, ko viņš solīs, viņš izpildīs. Es jums drusītiņu palasīšu par Jēzu Kristu. Apstuļu darbi 3. nodaļa. Apstuļu darbi 3. nodaļa. Jēzus teica, ka viņš ir nācis, lai tev būtu dzīvība un pārpilnība. Amen. Viņš teica: es dzīvoju un jums būs dzīvot. Amen. Es šo raksturvietu nelasīšu, jums citu izlasīšu, kur Pēteris sludina. Apstuļu darbi 3. nodaļa Pēteris sludina. Un interesanti, kad Pēteris sludina, pēc tam, kad viņš ir ar Jāni gājis uz templi un pie tempļa vārtiem nolika cilvēku, kurš ir tīzlis no mātes miesām. Piektdien vakarā Jelgavā bija tā saucamais vīru vakars, un
uz vīru vakaru bija atbraucis Matīs. Tie, kas zina, kas ir Matīs, zina, tie, kas nezina, izstāstīšu. Matīs ir dzīvības avota draudzes cilvēks, kurš guļ uz ratiem un vada savus ratus ar zodu. Viņš uzliek zodu uz joystika un uz priekšu, apakaļ, pa kreisi, pa labi. Un viņš liecināja, viņš teica, ka viņš esot piedzimis ar ceļiem otrādi. Ceļi otrādi. Bet tad viņu ir bērnu namam darbiniece klapējusi, un tāds viņš ir šobrīd. Tur viņam prasīja par piedošanu un par citām lietām. Un es klausījos to, kā viņš runā. Un es tajā, kā viņš teica, viņš nesot uz muti kritis, jā, uz muti viņš nav patiešām kritis, viņš tur kā īsts bērns griež pa taisno. Bet es tajā runā nedzirdēju ne rūgtumu, ne dusmu. Varbūt viņš kādreiz dusmojās un ir rūgtums par kaut ko, es nezinu, bet tajā runā, kad viņš runāja par savu dzīvi, es nedzirdēju ne rūgtumu, ne dusmas. Es nezinu, kā jutās tas vīrs, kurš bija pie skaistiem vārtiem, bet ironiskā tādā labā nozīmē, ironiskā veidā. Jaīra meitiņa Jēzus atvēra aiz rokas un teica, meitiņa celies. Un viņa palika dzīva. Kad šo no mātes miesām, mēs saprotam, kad 40 gadu pāri ir, vai ne? Viņš nekad nav staigājis. Viņš gaida ubago kaut ko saņemt, un viņš pastāsta uz Pēteru un Jānu, kur iet uz lūkšanas stundā uz Dievu namu uz templi. Un Pēters viņu uzlūkojas, saka, skaties uz mums, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nāc arī Jēzus Kristus vārdā celies un staigā, un viņš satvēra viņu pie rokas. Un pats viņa kājas tūdaļ nostiprinājās, viņš lēkāja un slavēja Dievu. Vienā mirklī. Interesanti, vai ne? Viņš satvēra viņu pie rokas. Un tad, kad Pēteris sludina, viņš saka, ko jūs brīnaties, it kā šis stāv vesels ar mūsu dievbību vai svētumu, bet tāpēc, ka šis ir ticējis Kunga Jēzus Kristus vārdam, ticība, kas ar to nāk, ir dāvinājis viņam dziedināšanu. Kad es to lasu, es saprotu, ka tur nevis vienkārši Pēteris saķēra viņu. Tas kungs izstiepa roku. Tas kungs izstiepa roku. Es zinu, ka tā bija Pētera roka. Es zinu, ka tā bija Pētera roka. Bet Dievs darīja brīnumus ar apustuļu rokām, tā ir rakstīts Bībelē. Dievs darīja neparastus brīnumus ar apustuļu rokām, tā ir rakstīts Bībelē. Un Pēters saka, ne ar mūsu svētumu, ne ar mūsu dievbību, tāpēc, ka viņš ir dzīvības valdnieks, es jums to tūlīt izlasīšu. Pēc Bībeles saka, neveseliem tie rokas uzliks un tie būs dziedināti. Kristus atnāk un Jaīra meitiņa paliek dzīva, jo dzīvības valdnieks ienāca mājās. Pēteris izstiep savu roku, un tāpēc, ka tas ir Kristus vārds, Kristus vārdā, šis vīrs paliek vesels. Amen. Un Pēteris tagad sludina, un viņš runā uz cilvēkiem. Apstuļu darba 3. nodaļa no 12. līdz 15. pantam. Apstuļu darba 3. nodaļa no 12. līdz 15. pantam. To redzēdams Pēteris uzrunāja ļaudis izraēlieši. Ko jūs brīnaties par to? Un ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbību būtu panākuši, ka šis staigā. Ābrahāma un Īzāka un Jēkaba Dievs. Mūsu tēvu Dievs ir godā cēlis savu kalpu Jēzu, ko jūs esat nodevuši un aizlieguši Pilāta priekšā, kad tas gribēja viņu atbrīvot. Bet jūs svēto un taisno esat aizlieguši un lūguši, lai jums dāvā slepkavu. Klausieties, bet dzīvības valdnieku jūs esat nonāvējuši. Saka, redzi agri? Nē, las tālāk. Viņu Dievs ir uzmodinājis no mirušiem. Tam mēs esam liecinieki. Ja dzīvības valdnieks satver tavu roku, tev negaida nāve. Tāpēc Jēzus saka, tu dzīvos pat, ja tu mirsi. Tu dzīvos pat, ja tu mirsi. Tavs gars, tava dvēsele, tava mūžīgā dzīvība ir Jēzu Kristu. Tāpēc Bībele saka, jūsu dzīve, lai ir apslēpta Jēzu Kristu. Kad dzīvības valdnieks mājo tevī, tu nevari aiziet bojā. Amen.
Dzīvības valdnieks. Es jums vēl kaut ko izlasīšu. Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļa. Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļa. Es tev stāstu par Jēzu, kurš mājo tevī. Es tev stāstu, ja faktiski lasu par Jēzu, kurš mājo tevī. Kam Dieva dēla nav, tam dzīvības nav viņā. Rakstīts Bībelē. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības viņā. Liecies mierā, bērns ir miris. Nē, Jēzus ir blakus, tu tici, jo viņš ir dzīvības valdnieks. Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa 17. pants. Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa 17. pants. Tāpēc Tēvs man mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis. Pēters saka, jūs esat dzīvības valdnieki nonāvējuši. Viņš saka, neviens man nav to atņēmis. Bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu esmu saņēmis no savu tēvu. Viņš ir dzīvības valdnieks. Viņš var dot un viņš var ņemt. Amen. Viņš var dot un viņš var ņemt, un viņš var dot un var ņemt ne tikai sev, viņš var dot un ņemt arī tev. Amen. Tāpēc viņš saka, es dzīvoju un jums būs dzīvot. Amen. Viņš ir dzīvības valdnieks, saka, agri man trūks dzīvības. Tev jāsastopās ar Jēzu Kristu. Tu knapi velku garīgās kājas. Nu paskaties, vai tu neesi viens pats, vai tu neesi roku atlaidis. Ja viņš tev ir paņēmis pie rokas, tad tava skriešana ar kungu kopā izstās apmēram tāda. Viņš skrien un tu plivinies viņiem rokā. Nevarat iztēloties. Dievs jums ir devis iztēli, iztēlojieties. Kristus skrien, tur jūs pie rokas un jūs kājas plivinās gaisā. Ot ir visa jūsu skriešana. Kā tu nepiekūsti? Un tas kungs tevi nes. Kāpēc tu esi nogurs? Es mēģinu to kungu stiept. Agri, kā tā var pateikt? Bībelē rakstīts, ka viņa jūks ir patīkams un viņa nasta ir viegli. Ja tie, kas uz to kungu paļaujās, tiem aug jauni spāni, vēzas kā ērgļiem, un viņi skrien un nepiekūst, jiem nepagurst. Amen? Amen? Kungs debes tēvs, cik jums grūti iet noticēt tam, ko es jums lasu. Jēzus saka, man ir vara atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Tas bija viņa varā, un viņš izdarīja izvēli. Nomirdams uz Golgātas krusta samaksāt par taviem, par maniem grēkiem. Amen. Man ir vēl pāris rakstu vietas. Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa, tas, ko es jau citēju, Lācars ir nomiris. Un faktiski Jēzus viņam ļauj nomirt. Jēzus viņam ļauj nomirt. Jo atnāk ziņa, un viņš vēl nesteidzās. Viņš nesteidzās. Tad, kad Lācars ir beigts, Jēzus saka, Lācars ir aizmidzis, jāiet viņu modināt. Jēzus nogaidīja, kamēr Lācars nomirst. Es to savādāk nevaru izstāstīt. Jūs sakat, labi, viņš negaidīja, nu tad viņam nebija laika. Drauga dēļ viņš nebija gatavs neko mainīt. Es nezinu, kā to pateikt. Viņam bija citas svarīgākas lietas. Un māsas to zina. Māsas to zina. Kad Jēzus atnāk, viņas viņu neapkampj un nesaka, mīļais Jēzus, kāds prieks, ka tu esi šeit. Aleluja, cik brīnišķīgi, raudāsim kopā. Viņas saka, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Nē, es lasīšu. Viņas tā saka. Kungs, ja tu būtu... Kas tas ir, apsveikums vai pārmetums? Tā ir slavas dziesma. Neldi ir kaut kāda dziesma. Jēzu, ja tu būtu šeit. Kungs, ja tu būtu šeit. Viņas uzkrauj Jēzum atbildību. Un Jēzus arī neko nesaka. Tā ir viņa atbildība. Es jums ilzīšu, ko viņš saka. Viņš ir dzīvības valdnieks. Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa 25. pāns, Jāņa 11, 25. Un tālāk līdz 26. pāntam. Un to sacījusi. Kur man palika 25? Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība.
kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirst. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Kad dzīvības valdnieks satver tavu roku, tas ir uz dzīvību. Tu nevari viņu noraut nāvē, viņš ierauj tevi dzīvībā. Tu dzirdi mani? Tu dzirdi mani? Tāpēc draudze ir dzīva. Tāpēc tie, kas seko Jēzum, ir dzīvi. Tāpēc dzīvība piepilda tos, kas pazīst kungu Jēzu Kristu, jo viņš ir dzīvs. Nemaisies, netraucē, bērns ir miris, tu tikai tici, jo viņš ir dzīvības valdnieks. Kungs, ja tu būtu šeit, viņš nebūtu nomiris. Ja viņš man ticot ir miris, viņš dzīvos vienalga. Viņš patiesībā, Jēzus teica, viņš saka, klausies, viņš celsies augšā. Viņš saka, jā, zinu, kungs, ka tu nāksi, atnākšanas dienā celsies. Viņš saka, nē. Tagad celsies augšā. Lācar, nāc ārā. Bībelē rakstīts, būs diena, kad mirušie dzirdēs viņa balsi, un kas būs dzirdējuši, tie celsies augšā dzīvībai. Tie, kas būs dzirdējuši, celsies augšā dzīvībai. Viņš ir dzīvības valdnieks. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Amen? Ir jocīgi. Reizēm es lūdzu Dievu par cilvēkiem ilgi, reizēm nelūdzu ilgi. Bet ir tādas reizes, kad tu pie cilvēka, uzliec roku un pasaki latviešu valodā, Dievs glābj. Kā latviešu valodā ir Dievs glābj? Jēzus. Ješua, Dievs glābj. Jēzus. Es vakarā lūdzu Dievu. Man vajadzēja uzņemt laiku. Es nezināju, ka vajag uzņemt laiku. Cik ilgs laiks pagāja, ka es neko citu nepateicu lūkšanā, kā tikai vienu vārdu Jēzus. Dievs glābj. Dievs glābj. Cilvēka dēls nav nācis pasauli tiesāt, bet pasauli glābt. Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Bībele saka, mūs, kas mēs grēkos bijām miruši, viņš ir darījis dzīvus. Kad dzīvība ienāca tavā dzīvē, Kristus satvēra tev aiz rokas un teica, Talita kūmī, meitiņ celies. Un tu piecēlies. Tu piecēlies. Tu man teiksi, agri, es neesmu meitiņa. Un tad es smirdīgs Lācars 4 dienas kapā, un viņš teica, Lācar, nāc ārā, un tu iznāc ārā. Jebkurā gadījumā, kad dzīvība pieklauvēja un sauca, tu iznāc ārā, kāds man dzird, amen? Tu esi dzīvs tāpēc, ka viņš tevi sauca. Tu esi dzīvs tāpēc, ka viņš satvēra tevi aiz rokas. Saka, agri, jā, bet man ir grūti, bet viņš nav mainījies. Viņš nav mainījies. Piesauc mani bēdu laikā, un es tev ko atbildēšu, tev uzklausīšu. Priekškars ir pārplīst, tu vari pieiet pie žēlstības, troņsaima palīdzību un apžēlošanu īstajā laikā. Tas kungs ir izstieps roku, un ka viņš saka, celies augšā. Tā kā es neesmu jau 40 gadus staigājis, man kājas neturās, bet, kad tas kungs izstiep roku, tev kājas paliks stipras. Un tu varēsi lēkāt kopā ar visiem pārējiem dulajiem, kas lēkā baznīcā. Jo dzīvība ir tevi atgriezusies. Baznīca nav ne pansionāts, ne invalīdu nams. Es nerunāju par fiziskiem tagad. Jo garīgais cilvēks atjaunojas dienu no dienas. Tāpēc baznīcā nav pansionāts. Garīgais cilvēks atjaunojas dienu no dienas, amen. Baznīcā ir jauni un veci cilvēki, bet baznīcā nav pansionāts, jo visi veci ir jauni. Amen. Nē, es saprotu, ka jūs skaties fizisko un sakat, agrīt man velk. Velk un vilks vēl vairāk līdz vecumam, neuztraucties, bet tev garīgais ir atjaunojies, jo tu esi sastapies ar Kristu, amen. Es dzīvoju, jums būs dzīvot. Dzīvība un pārpilnība. Ja es saku, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kad tev liekas, ka tu esi beigts, ka tava garīgā dzīve jau smird 4 dienas un varbūt 40 gadus neesi lēkājis tā kunga priekšā. Kad tev saka, skaties uz mani. Kad tev saka, tic tikai. Tas nozīmē, ka Dievam ir plāns. Tas nozīmē, ka Dievam ir plāns.
Kad viņš ar mācekļiem runāja un nesteidzās pie Lācara, tur rakstīts, viņš jau zināja, ko viņš bija nolēmis darīt. Māsas nezināja, mācekļi nezināja, bet Jēzum bija plāns. Jūs teiksiet, jā, lai Lācars bišķi pasmird. Es klausījos Reinharda Bonkas interviju, kur mācītājs avarēja, ietriecās ar mašīnu stabā, salauz ribas, beigts. Viņam sapotēja iekšā tur to, kas tas ir, sagrūž iekšā Āfrikā, lai viņš tur nepūst tik ātri, kā to sauc. Kaut kāda ķīmiskā viela tur samauc iekšā. Izrakstīja miršanas apliecību. Sieva pierunāja. Sieva saķēra raksturvietu, kurā rakstīts sievas ar ticību savus mirušos atguvušus un nolēma vest viņu uz dievkalpojumu. 3 vai cik dienas viņš bija beigts. Viņa aizved uz dievkalpojumu, kur brālis Reinhards Bonks sludināja. Draudzes atklāšanas dievkalpojumā tie viņu iekšā nelaida. Ar zārku iekšā atbrauc tante ar zārku. Ar mironi viņi nelaida iekšā. Viņi paņēma to mironi, pārbaudīja, zārku pārbaudīja, jo viņi domāja, varbūt terorists, varbūt sprādziens kaut kāds, un ļāva to mironi iestiept iekšā bez zārka. Reinhards tā stāstīja, bez zārka. Ļāva ienest svētdienas skolas klasē, uzlika svētdienas skolas klasē. Viņš sāka šķaudīt, klepot dievkalpojuma laikā, karoče atdzīvojās. Es to stāstu biju dzirdējis, bet ko es nebiju dzirdējis? Reinhards teica. Sieva teica, viņš pēc tam 4 mēnešus smirdēja. No tās ķīmijas, kas bija salaists ķermenī, nāca ārā. Čak viņš pēc tam 4 mēnešus smirdēja. Bet Dievam bija plāns. Un viena sieva ticēja. Kad sūta ziņu Lācars taisās nomirt, Jēzum ir plāns. Ļaut Lācaram nomirt. Un 4 dienas iesmakot. Jo viņš zināja, ko viņš darīs. Kad Jaīra meitiņa ir nomirusi jau, jūs domājat, ja es nezināju, viņam nekas nav apslēgts, viņš zina visu. Viņš saka, nekur nav jāsteidzās, viss ir pa galam. Viņš saka, tu tikai tici, jo Jēzum vienmēr ir plāns. Viņš ir dzīvības valdnieks. Amen. Viņš ir dzīvības valdnieks. Mūsu puse, 1. Jāņa. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa, debes Tēvs ir labs tauta. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa, Jēzum vienmēr ir plāns. Amen. Viņš visu dara pēc savas gribas nolūka, pēc Tēva gribas un savas gribas nolūka. Amen. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa no 11 līdz 13. Kad Jēzus ir izstiepis roku, tā ir dzīvības roka, jo viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Kad Jēzus tev aicina un sauc, atsaucies, stiep roku pretī. 1. Jāņa 5 no 11. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Tie, kas Jēzum tic, ir no nāves pārgājuši dzīvībā. Amen. No nāves pārgājuši dzīvībā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Amen. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Amen. Fenomenāli labs raksts, pareizi. Fenomenāli labs teksts. Kāds tic Jēzum Kristum, viņa vārdam? Amen. Viņa vārds ir dzīvība. Viņa vārds ir dzīvība. Viņa vārds ir augšām celšanās. Viņa vārds ir mūžīgais Dievs. Amen. Padomdevējs, varenais Dievs. Amen. Kolosiešiem 1.13. Divpadsmit gadus veca meitene. Dzīvības gaisma viņai izdzisa. Nezinu, cik vecs bija Lācars, un dzīvības gaisma viņam izdzisa. Es nezinu, cik veci jūs bijāt, kad grēkojāt, bet Bībele saka, ka grēka alga ir nāve.
Saka, jūs, kas savos grēkos bijāt miruši, dzīvības gaisma bija izdzisusi. Un tad, kad runā par Galileju, saka, pagānu Galileja, nāves un ēnu ieleja. Viņiem kas notika? Atspīdēja gaisma, jo Kristus ieradās. Tu savā nāvē sastapies ar gaismu, ar dzīvības gaismu. Šī gaisma bija persona Kristus, kas ieradās tavā dzīvē. Un tava tumsa pārvērtās par gaismu. Kolosiešiem 1.13. Viņš izstiepa roku un teica, celies, viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā. Amen. Lācar nāc ārā, meitiņ celies. Lācar nāc ārā, meitiņ celies. Lai arī cik smirdīgs ir tavs grēks, Dieva dzīvība ir pārāk. Lai arī cik beigts tu esi, viņam pietiek dzīvības priekš tevis. Amen. Tāpēc Bībele arī droši saka, uzmosties tu, kas guli, un stiprini to, kas taisās mirt. Amen. Es gribu ar jums pateikties Dievam par to dzīvību, ko viņš ir dāvinājis tev un man. Amen. Ko viņš ir dāvinājis tev un man. Un neatkarīgi no tā, kāda ir tā tava nāve un nomiršana un kāds ir tavs stāvoklis, vai tu tikai esi garīgi invalīds pie tempļa durvīm un tālāk netiec, kur tev atnes un noliek, tur tu esi, pats nemaz nestaigā. Vai tu tikko esi miris, vai tu 4 dienas jau esi miris vai ilgāk. Ja Kristus ir izstieps roku un tu dzirdi viņa balsi, tā ir dzīvības roka. Tā ir dzīvības roka. Amen. Tā ir vienīgā certificētā roka, kas var tev dāvināt dzīvību. Kā es zinu, ka viņi ir certificēti, tu viņu pazīsti, jo tā ir vienīgā roka ar brūcēm. Tā ir vienīgā roka ar brūcēm, kuras ir tevis dēļ. Kuras ir tevis dēļ. Tās brūces viņa rokās nav nejaušas, tās ir tevis dēļ. Tās ir apzinātas brūces, jo viņš atdeva savu dzīvību. Viņš paņēma to atpakaļ, lai varētu arī tev dāvināt dzīvību. Kungs Tēvs, es tev pateicos, Dievs. Es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu. Es pateicos par dzīvību. Halleluja, Dievs. Es godvārds nevaru tev pateikt, kā tu jūties. Es arī negribētu zināt, kā visi jūtās. Bet es zinu, ko Jēzus vēlas. Vai viņa dzīvība ir tevī. Vai viņa dzīvība ir tevī. Un ir cilvēki, kur dzīvēs garīgi jau ir iestājusies nāve, un kādu laiku jau šī nāve ir, un saka, nejūt vairs garu dzīvību. Šis vārds, ko tu šodien dzirdi, ir kā izstiepta roka, kur saka, celies, celies. Man ir dzīvība priekš tevis. Ir cilvēki, kur saka, Agri, es nejūtos garīgi miris, bet mans garīgais skrējiens ir apstājies. Es esmu kā tāds invalīds, kur nes un noliek. Šī runa ir kā izstiepta roka priekš tevis, kas saka, celies. Skaties uz mani un celies. Jēzum ir dzīvība priekš tevis. Jēzum ir nākotne priekš tevis. Jēzum ir rītdiena priekš tevis. Celies. Nāc ārā. Celies. Nāc ārā. Tēvs, es tev pateicos par tavu žēlastību. Es tev pateicos par tavu vārdu, Dievs. Un es lūdzu, Kungs, Dievs, ko darīt? Jums jādara tas pats, ko darīja Jāirs. Ja es jums teicu, tu tici. Tu tikai tici. Amen. Viņš māsām teica, vai es jums neteicu, ka ja jūs ticēsiet, jūs redzēsiet Dievu varenību. Par to vīru, kurš bija 40 vairāk gadu stīdlis, nekad nebija staigājis, Pēters saka, tādēļ, ka viņš ir ticējis. Kad Kristus izstiep tev roku pretī, uzticies viņam. Ārāk neko viņš neprasa. Uzticies viņam. Amen. 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 Amen.